Jaunais autobuss ar moderniem stikliem, visu aprīkojumu, nu un savu jau nokalpojušie, kuri jau ir jau reāli jau nokorodējušies, saliekušies, kūp, lūst bieži. Nu, jānāk jaunai paaudzei tehnika. Nu, lūdzu, jums ir pirmā iespēja iebraukt ar ratiņiem un notestēt, vai paštīgi tiekšā vai nevar. 350 kg tikai. Ja jūs zināt, kā man meita ēd. Rekā, gludi. Tur ir uz kreisā pusītē, tur ir tāds lielāks uzraksts un tad ir uz ekrāna. Turais iela, Invalīda iela, Kalpaka iela, Atmas iela. Tūlīt runās. Bet tev jānāk braukt, mums tu saproti, tas ir pirmais reizes. Zinu, ka tas ir pirmais reizes. Skaisti, es ceru, ka mūs jūs aizvedinās kādā ekskursijā. Nu, brauksim jau tulītās pa Liepāju, jā. Nu, jāiemēģina, saproties. Bremzē? Jā, jā. Nevajag vienam iet uz sākam karogu pa priekšu. Tā jau bija, ka pirmā. D ir, jā? Ir ieslēgts, jā. Priekšējās durvis. Vajag braukt pa... Nu kā ir? Cik stāvus nogrāv? Vēl nevienu. Vienīgais, kur brīvības, ja tā paļēja. No? Tā tīri viegli viss tas notiek. Kur viņam signāls šitie ir? Nē, galā tam pagrieziens lēdzienī. Jā. Rojas iela. Bet kā jūs brauc visu laiku pa kreiso rindu, ja bija brauc? Jā, jo nav jēgas. Prieks par labajiem autobusiem, kas būs Liepājā tagad, es domāju, nu, šitāds kvalitātes autobus, ka mēs arī pat uz spēlēm varam ar komandu braukt uz šitādu autobusu. Prieks, ka iedzīvotājiem būs komfortabli autobus. Jā, labi. Māri, es tūrē. Jā? Es tūrē. Iespēja par jauniem autobusiem ir pozitīvi. Galvenais, kad mēs šodien izmēģinājām, lai invalīdi var iebraukt ar invalīdu ratiņiem, vai mamma ar bērna ratiņiem var iebraukt, vai invalīdiem ir ērti iekāpt vai nav ērti. Un arī neredzīgo biedrības cilvēki šeit novērtēja, kad ir arī daudz lielākas ērtības. Un šī autovadītāju vieta, arī mēģināja viņu tā pārbaudīt, vadāmība tiešām ir diezgan viegla, ļoti asas bremzes ir, nu tas no vienas puses ir labi. Pret, teiksim, tādiem riskiem, kādi ceļu negadījumiem, tai pašā laikā no autovadītājiem jābūt pietiekoši profesionālam, lai, nu, teiksim, ērtu un komfortu braucienu sagādāt autobraucieniem. Darbiet ir ērti, es domāju, ka te dienas darbus var paiet tādā pietiekoši labā, teiksim, komfortablā darbietā. Maziņš prezentiņš šodien no Latvijas. Jā. Suvenīri, lai labi ripo. Šodien ir tā diena, kad realizējās tas, ko mēs iesākām jau 2011. gadā, un mēs redzam jau pirmos 24 autobusus, kas ir atbraukuši uz Liepāju. Tie sāks braukt jau rīt, un nākamie pievienosies jau tuvākajās dienās. Tā kā apsveic ar šo notikumu visus liepājnieks un ceru, ka novērtēsiet un būs visiem prieks